Daudz skaisti automobīļi un visi kā viens nokrāsoti pasteļtoņos. Zilgani, zaļgani, kaut kādi tumši bordo, dažs labs balts ar melnu. Krāsu kombinācijas, jebkurā gadījumā te var būt sajauktas, krustu šķērsojošie automobīļi, kā jau modernie dzīves stila braucamrīki, ir personalizējami tā, kā sirds kāro. Jā, tieši tā. Mēs esam jaunā Renault 4 prezentācijā, kas notiek Vroclavā, un tas nozīmē to, ka jau pavisam drīz Latvijā ieradīsies pirmie šie te automobīļi un būs iegādājumi par visnotaļ saprotamu cenu. Par visu to mēs, protams, pastāstīsim jums tad, kad būsim izbraukuši kaut kur pa Latvijas ārēm, būsim pastāvējuši pie uzlādes stabiņa, būsim nobraukuši tos 360 vai pat 400 km, ko šis automobīls sola nobraukt ar vienu uzlādi. To visu mēs redzēsim, un tad mēs varēsim kopā ar jums jau izdarīt kaut kādus secinājumus. Šoreiz vien nedaudz ieskatām par to, kas tad īsti ir Renault 4. Visi droši vien labi atcerās to skaisto dzelteno automobīlu, kas bija redzams Ķīpsavas izstādē šā gada pašā sākumā, un kurš arī spēja pavīdēt preses izdevumos, visos iespējamos medijos, televīzijā un tā tālāk un tā joprojām. Proti Renault 5. Sprigans, interesants, uzmanību piesaistošs automobīls. Šis ir no vienas puses turpinājums, no otras puses tas ir diezgan atšķirīgs braucamrīks. Tas nav gluži tas pats Renault 5, ar kuru mēs jau esam kopā ar jums izbraukājušies. Šis ir automobīlis ar raksturu, taču tajā pat laikā šis vairāk ir tāds ikdienišķāks braucamrīks, ar kuru var vizināt bērnus uz skolu, paši uz darbu un, ja vajag, tad arī uz vasarnīcu vai ģimenes dārziņu pēc kartupeļa maisa. Vārdu sakot, šis automobīlis ir beidzot oficiāli prezentēts arī mūsu reģionam, ir zināmas arī cenas. Vien varu pačukstēt priekšā, ka tās sākās ar ciparu, kurš ir mazāks par 30 000 un aizsniedzās pat līdz 36 000, bet, kā mēs labi saprotam, par mūsu naudu jebkuras kaprīzes. Arī šoreiz ir tieši tāpat. Mēs noteikti izanalizēsim, cik ērti ir ar to braukt, cik tālu ar to var aizbraukt un kā tas ir būt šāda automobīļa īpašniekam. Šodien šeit, Vroclavā, mēs esam izbraukuši, varētu teikt, neliela aplīte. Kādus kilometrus 100, lai saprastu, kā ar šo automobīli var braukt, ka šis automobīls klausa. Tas ir varbūt pirmajā brīdī nedaudz cietāks, kā mēs varētu gribēt elektrisko modernu automobīlu. Tai pašā laikā tas ir aprīkots ar ļoti tādu patīkamu tehnoloģiju klāstu, ar kuru mēs varam būt drošībā un tālu tikt. Laikam jau šis ir tas brīdis, kad neko vairāk mēs jums neizstāstīsim. Pacietību, kungi un dāmas, tikai un vienīgi pacietību. Drīz arī mūsu ielā iespīdēs saule, un mēs varēsim izbraukāties ar šo automobīli. Mēs, lai parādītu jums, savukārt jūs dodoties pie tuvākā dīlera, lai dotos kaut arī nelielā, bet testa izbraucienā. Un tad arī jums būs savs viedoklis. Un tad varbūt, pilnīgi iespējams, kāds no šīs garās rindas kļūs par jūsējo. Starp citu, Renault klastā ir vēl arī citi jaunumi, ar kuriem mēs šeit šodien iepazināmies, proti jaunais Renault Twingo, tajā pat laikā arī Renault Austral facelifts un vēl un vēl un vēl. Bet par to jau kā solīju kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem.